Es domāju, ka īpaši interesanti bija tā konkurence, kas šogad ir ceļš vīriešu virslīgā ar diezgan nepārprotamu negaidītu rezultātu daudzos gadījumos, kas ir radījusi tādu īpašu dzirksteli. Un, man liekas, ka tas, ka Dobele pēc 15 gadiem atkal ir čempioni, un tas ir atkal tāds jauns pavērsiens pēc kāda laika. Tas ir pacēlis Dobelē atkal tādu savu sajūtu. Tieši tāpat arī es domāju, ka sezonas sākumā neviens, varbūt neviens paši ogrēnieši to tā kā gaidīja, bet nedomāju, ka ļoti daudz bija ar sajūtu, ka Ogre būs finālā. Tā kā man liekas, ka no tāda sacensību dzīvīguma un atraktivitātes un sacensību gara puses šis bijis ir labs čempionāts. Es domāju, tas ir labs pamats, lai nākamgad mēs domātu, varbūt pat vēl par kaut ko vairāk kā tikai čempionātu. Kas attiecas uz dāmām, cīnījās godam, un cīņas bija gana karstas. Tā kā liels prieks, ka ir tāds rezultāts. Tā kā es domāju, ka mums bija šis ļoti labs gads. Mēs varam būt lepni par to, ka ir tik daudz un atraktīvu spēļu bijis, un noteikti ceru, ka nākamgad mēs turpināsim. Liekas, ka tas ir tas, ko visvairāk arī komandas cer un gaida, ka mēs varētu norganizēt kādu kausu, un par to mēs domāsim, vai tas ir mums pietiekami atraktīvs, lai pasākums. Es domāju, ka īpaši izdevusies mums bija šī gada tā novitāte zvaigžņu spēle, un domāju, ka nākamgad atkal vajag kaut ko vēl papildus klāt. Tā kā ceram, ka kopīgiem spēkiem izdosies.